Turpinam risināt 23. gada uzdevumus. 23. uzdevums – kombinatorika. 4 ciparu skaitļa ciparu summa ir 35. Nosaki šī skaitļa pierakstam izmantotos ciparus un to skaitu. Pamato, ka citu iespēju nav. Tātad mums ir 4 cipari skaitlī un visu šo ciparu summa ir 35. Un mums jāizmanto, jānosaka šī skaitļa pierakstam izmantotie cipari. Tātad visi iespējamie varianti. Vislielākais cipars, tas ir 9. Ja mēs sarakstām visus devītniekus, tad ciparu summa ir 36, bet mums vajag 35. Attiecīgi, mums summai jābūt par vienu mazāku nekā 36. Tāpēc vienu devītnieku pārveidojam par astotnieku. Tātad ir 9, 9, 9 un 8. Citu iespēju nav, ja? Samazinot kādu citu skaitlīti vai palielinot citu, mēs neiegūsim nekādu citu variantu. Tātad mums ir tikai izmantoti 2 cipari – 8 un 9. Šeit iespējams, ka vajadzētu vēl tā. Nosīst pierakstam to skaitu, arī to skaitu. Attiecīgi šeit vajadzētu uzrakstīt, ka ir tātad 1 astotnieks un 3 devītnieki. Papildinājums, jā, man liekas, ka mana atbilde nav līdz galam precīza. Otrais punkts. Uzrakstīt visus 4 ciparu skaitļus, kuru ciparu summa ir 35. Visvienkāršāk. Vienkārši to astotnieku ieliekam dažādās pozīcijās. 1. cipara vietā, 2., 3. un 4. Un punkts ir. 24. Uzņēmums plāno pieņemt darbā jaunus darbiniekus, kuriem paredzēti vienādi amati. Kāpēc es pasvītroju vienādi? Tas nozīmē, ka secība nebūs svarīga, visdrīzāk, ka būs kombinācijas, jeb burtiņš C. Zināms, ka no 17 kandidātiem tieši 8 ir ar augstāko izglītību. Aprēķina, cik dažādos veidos var izvēlēties 4 darbiniekus, lai tieši 3 no tiem būtu ar augstāko izglītību. Tātad sanāk, ka mums pavisam jābūt 17 kandidātiem. Ja? Un no šiem 17 kandidātiem mums 8 ir ar augstāko izglītību. No šiem 8 mums vajag izvēlēties tā, lai tieši 3 būtu ar augstāko. Attiecīgi man veidojas kombinācija, ka no 8 kandidātiem ar augstāko izglītību es izvēlēšos 3. Attiecīgi visi pārējie kandidāti, visi pārējie palika 9. Ja? Man var būt arī bez augstākās, nevar būt, bet būs bez augstākās izglītības. Un tā kā 3 jau ir izvēlēti, no 4 palika 1, tāpēc kombinācija no 9 pa 1. Kāpēc mēs reizinam? Tāpēc, ka katram šim te kandidātam augstāko izglītību mēs varam piekārtot vienu no šiem te 9 bez augstākās izglītības. Ja? Tāpēc tā. Šajā gadījumā varētu būt arī pajautāts tā. Pieņemsim, cik dažādos veidos var izvēlēties 4 darbiniekus, lai vismaz 2 no tiem būtu ar augstāko izglītību. Piemēram, vismaz 2, tad tie varētu būt gan 2, gan 3, gan 4. Tād izskatītos daudz sarežģītāk. Tad mēs ņemtu tā, no 8 pa 2, reiz no 9 pa 2, tātad 2 ar augstāko, 2 bez augstākās. Vai 3 ar augstāko un 1 bez augstākās, vai visi kandidāti 4 ar augstāko. Jā, tad izskatītos šādi. Modificēts. 25. Met 2 spēļu kauliņus un nosaka uz augšējām skaldēm uzmesto punktu summu. Kurš no dotajiem notikumiem ir drošs notikums? Drošs notikums, kurš 100% izpildīsies neatkarīgi no tā, kas tiks uzmests. Punktu summa ir mazāka par 14. Protams, lielākā summa, kas var būt, tas ir 6 plus 6 ir 12. Ja? Metu, cik reižu gribi, vienmēr būs mazāks par 14. 26. Urnā ir 9 baltas un 7 melnas bumbiņas. Citu bumbiņu urnā nav.
No urnas izņem vienu bumbiņu un neatliekot to atpakaļ, izņem otru bumbiņu. Aprēķina varbūtību, ka pirmā izņemtā bumbiņa ir balta. Attiecīgi mums ir 9 baltas un pavisam mums ir 16 bumbiņas. Varbūtība izņemt baltu ir 9/16. Atceramies, kā tiek rēķināta varbūtība. Labvēlīgo notikumu skaits ar visu iespējamo, ja? Visu iespējamo notikumu skaitu. Otrais punkts aprēķina varbūtību, ka otrā izņemtā bumbiņa ir balta, ja pirmā izņemtā bumbiņa ir balta. Un šajā gadījumā, lūk, šis te ir galvenā frāzīte šajā uzdevumā. Tas nozīmē, ka mums ir zināms, ka pirmā izņemtā bumbiņa ir balta. Tātad mēs izņēmām pirmo baltu. Tātad tur jau palika nevis 9 baltas, bet 8. Sanāk, ka izņemot otru bumbiņu, izņemt baltu bumbiņu, varbūtība jau būs 8/15. Kāpēc 15? Tāpēc, ka vienu baltu mēs jau izņēmām, viņa jau kaut kur citur, palika 8 + 7 = 15. Jā, to sauc par nosacīto varbūtību. Kad mēs jau zinām, kas ir noticis, un šo notikušo skaitu tā kā atņemam tur, kur vajag. 27. kastu diagramma. Kastu diagrammas noteikti ir jāatkārto, kaut kas tāds, kas bija vienreiz tikai par šiem 2 gadiem un diezgan pasen 10. klasē. Tātad, ko mums ir jāzina par kastu diagrammu? Pirmkārt, kastu diagramma var būt zīmēta lūk šādi vertikāli, bet var būt zīmēta lūk šādi horizontāli. Ja? Bet, ko jums jāzina par šo te kastas diagrammu? Tātad pirmā svītriņa, ja, pati pirmā svītriņa vai no apakšā vai no pa kreisi, tā ir Q0, jeb mūsu visu datu minimums. Augšējā svītriņa, jeb pati malējā pa labi svītriņa, tas ir Q4, 4. kvartila, jeb maksimums. Attiecīgi mēs redzam, ka minimums mums ir 11, maksimums mums ir 17. Tātad šis neder, jo minimums ir 9, un šis arī neder, jo maksimums ir 16. Palika šis vai nu šis. Tālāk, lūk šī te svītriņa, kas ir kastes vidū, tā ir Q2, un tas ir mediāna. Mediāna ir tās skaitlis, kas atrodas pa vidu. Mēs redzam, ka mediāna tas ir 14,5. Attiecīgi, ja mēs skaitīsim mediānu šiem te datiem, tātad šis aizsvītrojam, redzam, ka šeit ir mediāna būtu 13 + 15 dalīt ar 2, 28 dalīt ar 2 būtu 14. Attiecīgi rēķinot šeit mediānu, mums ir 14 un 15, 14 + 15 dalām ar 2, 29 dalīt ar 2, 14,5. Tāpēc arī atbilde ir A. Ja? Atlika šeit mums ir Q1 un šeit ir Q3. Q1 tā ir mediāna tiem datiem, kas atrodas attiecīgi līdz mediānai, un Q3 ir mediāna tiem datiem, kas atrodas pēc tās mediānas.